ņemot vērā Latvijas ekonomikas straujāku izaugsmi nekā tika prognozēts, tā skaita arī krietni lielākus nodokļu ieņēmumus un pietiekami lielās uzkrātās rezerves valsts kasē, tad mēs esam griežušies pie Starptautiskā valūtas fonda ar prasību, vai nav iespējams tātad daļu no Starptautiskā valūtas fonda aizdevuma programmas piešķirtiem līdzekļiem atgriezt Starptautiskajam valūtas fondam ātrāk. Un tas ir akceptēts, un tas ir ļoti pozitīvs signāls, jo Latvija kopumā ir aizņēmusies no Starptautiskā valūtas fonda 837 miljonus uz šo brīdi latu. Uz šo brīdi ir tātad bilants 723 palikuši, un mums ir arī grafiks, kā turpmākos gados priekšu būtu jāatmaksā pakāpeniski, bet mēs redzam šeit iespēju, ka varētu ātrāk atgriezt 112 miljonus latu. Un kāpēc tas tiek darīts? Pirmkārt, tas ir būtiski, jo Latvijai nav jātur krietni lielākas rezerves valsts kasē nekā tas nepieciešams, jo par to tik un tā jāmaksā procenti. Otkārt, tas dot iespēju ietaupīt uz procentu maksājumiem vismaz 4 miljonus latu, kas ir pietiekami liela summa. Un trešais ir ļoti spēcīgs signāls, jo, manuprāt, tagad diezgan vai kā mūsu reģionā ir kāda valsts, kur var atļauties kādu no aizdevuma programmas daļām atmaksāt ātrāk. Tas ļoti spēcīgs signāls, kas saka, ka valsts ir ātrāk sakārtojas savus finanses, attīstās efektīvāk un var ātrāk atgriezt tad iepriekš aizņemtos līdzekļus. Lielākoties valsts šajā brīdī joprojām domā, kā papildus piesaistīt līdzekļus, ja mēs paskatāmies, kas notiek ceļš Eiropā. Tā kā, manuprāt, tā ir pozitīva ziņa gan mums pašiem, ka mēs varam ātrāk atmaksāt, gan arī kredītreitinga aģentūrām, gan investoriem, ka valsts ir kļuvusi spēcīgāka un ātrāk atmaksāt savus aizņemtos līdzekļus.